Jā, tikko šeit Rīgā beidzās Eiropas parlamenta prezidenta komisijas prezidenta sēde, konferences tā saucamā, kopā ar Latvijas prezidentūru bija vairākas tikšanās gan ar Latvijas valdības locekļiem pilnā sastāvā, kur bija vēli un aktīvi agri no rīta šodien atlidojuši no Briseles. Un tad bija tikšanās arī ar valsts prezidentu un arī ar Saeimas spīkeri Ināru Mūrnieci un Saeimas pārstāvjiem. Un šī ļoti piepildītā diena faktiski bija veltīta Latvijas prezidentūras prioritātēm. Un no Eiropas konservatīvu reformistu puses var teikt, ka man bija tas gods pārstāvēt šo grupu. Es minēju vairākas lietas, ko kopumā mēs, protams, atbalstām. Viss šīs trīs lielākās prioritātes, piemēram, konkurētspējīga Eiropa, vienotais digitālais tirgus un trešā iekļaujošā Eiropa, kas ir ļoti interesants temats, ar ļoti daudz ģeopolitisku apsvērumu. Eiropas Savienības Amerikas brīvās tirdzniecības un investīciju līgums, tā skaitā attiecības ar Krieviju, attiecības ar citām austrumu partnerības valstīm un arī, kā valsts prezidents uzsvēr, ļoti būtisku sadaļu par Centrālā Azijas valstīm. Faktiski tas iet jautājums par to, vai Latvijas prezidentūra ņemot vērā šos kontaktus ar šīm daudzām austrumu valstīm, ka mēs varētu pie veiksmīgas prezidentūras padarīt samitu mājā šeit Rīgā veiksmīgu ārpolitisko, tādējādi, ka mēs neļautu Putinam īstenot šos lielimpērijas plānus, izveidojot Eirāzijas Savienību ar šīm valstīm, ko es pieminēju, iekļaujot viņas vairāk savā pusē, jo, manuprāt, ģeopolitiskā izšķiršanās Eiropas Savienībā ir, vai mēs ar šīm valstīm sadarbojamies un neļaujam iekļauties viņām Putina impēriskajā daļā, vai arī tas notiks, un tad, es domāju, Eiropas Savienība būs ārkārtīgi agresīva un bīstama Eirāzijas Savienība, kurā, protams, viena valsts dominē. Pie pārējiem jautājumiem es izteicu ļoti svarīgu lietu no savas politiskās grupas, ir tas, ka mēs vēlamies redzēt progresu Amerikas un Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības un investīciju līguma attīstībā. Ir jārada labāka aura par šo līgumu, jo pašlaik daudzi elementi tiek kritizēti un ļoti bieži vien nepamatoti. Par, protams, vienoto digitālā tirgu ir svarīgākā jautājums, kā 28 valstu telekomunikāciju ministri varēs vienoties par telekomunikācijas reformu paketes. Tādā vienkāršā valodā runājot, vai varēs atcelt viesabonēšanas principu Eiropas Savienības ietvaros, izveidot viņu tiešām par vienotu tirgu, vai būs tā, ka daudz telekomunikācijas kompānijas joprojām dominē savos tirgus segmentos vienotā Eiropas Savienības telpā. Un visbeidzot, ļoti svarīgs jautājums enerģētikas savienība, kur arī es paudu savu grupas viedokli, ka īstena enerģētikas savienība ar labiem savienojumiem elektrības tirgu un gāzes tirgu ar diversificētiem piegādātājiem ir absolūtā prioritāte. Un to mēs skatījām arī kontekstā ar visumā neskaidro Junkera kunga nesen izvirzīto plānu par 315 miljardiem eiro, kurā, protams, tā bīstamība un neskaidrība ir tā, ka, ja privātās investīcijas noteiks, kuras projekts enerģētikā vai transportā, piemēram, īstenot, tad ļoti bīstama situācija tāda, ka šī nauda nogulsies pamatā Rietumē Eiropā, Vācijā, Francijā, Beneluks valstīs, Itālijā, bet ļoti minimāli būs projekti ar lielu ekonomisko atdevi Eiropas malā perifērijā, piemēram, tā skaitā arī Baltijas valstīs, Somijā, Zviedrijā, un šī ir bīstamība Eiropas izaicinājumiem no izrietoša no Junkera plāna. Bet mēs visi kopā tam nopietni sakosim.